Labrīt! Šodien mēs dodamies tādā nelielā baby moon, kā man patīk to saukt, jeb tādā pēdējā braucienā, kur būsim tikai mēs divi vien. Ja to tā var teikt, principā jau vairs nebūsim, bet jā, tāds pēdējais izbrauciens vēl, kamēr esam tikai divi. Un šoreiz mēs esam izdomājuši doties uz Londonu. Mēs apdomājām vairākus braucienus, kur varētu braukt, bet tā kā negribējās nekur tālu lidot, un Londona mums ir ļoti, ļoti mīļa. Mēs to esam bijuši jau vairākas reizes, kā arī mēs abi uzskatām, ka tur ir ļoti daudz ko darīt. Tad, jā, mēs izvēlējāmies šo kā galamērķi. Protams, tur nebūs neko baigi silts un tā, bet es domāju, ka tāpat mums būs ļoti skaisti. Noteikti ieķersim mazliet arī Ziemassvētku sajūtas. Un, jā, padomā vēl visādi superīgi vietu apmeklējumi un pats galvenais vienkārši atpūsties, daudz garšīgi ēst, tāds mums galvenais mērķis un, protams, kvalitatīvi un skaisti pavadīt laiku kopā. Un, jā, esmu ļoti, ļoti priecīga par šo braucienu, mēs to jau diezgan ilgi gaidām. Mums ir diezgan agrs lidojums, izlidojam, man liekas, lidmašīna attiec 7:00, tā kā sanāca mazliet agrāk pamosties. Neesmu vēl īsti pamodusies, bet jā, esam sataisījušies un tūliņ jau braucam. Esam viesnīcā, dodamies savu numuriņu. Šoreiz paliekam 3. stāvā, kas jau ir pozitīvi, nevis pagrabā kā pagājušreiz. Kāds mums bija numurs? 307. Tadā! Pasties, cik smuki! Paliekam Paddingtonā. Tiešām Lietuvīt ir inčīgi. Ko mēs esam iznākuši no istabiņas, mazliet atpūtāmies. Tagad ir pulkstens kaut kur 12 un dodamies sākumā iedzert kafiju, protams, uz Starbucks, jo es jau ievēroju, ka viņiem ir kaut kādi jauni Ziemassvētku dzērieni. Un pēc tam mēs aizbrauksim pastaigāt pa Oxford Street un pa to Londonas pusi. Pabaudīsim ideālos laikapstākļus. Jā, laikapstākļi šodien mums galīgi nelatina, ir 5 grādi ārā un līst. Tā kā šobrīd mēģināsim kaut ko pastaigāt pa to, ko esam atraduši iekšā. Viena no lietām, ko mēs gribam aiziet, ir viens no lielākajiem rotaļlietu veikaliem. Un man šķiet, ka tieši tur arī var uztaisīt tā kā lācīti vai kaut kādu mīksto mantiņu paši priekš sava bērna, kas ir tā kā paši viņus appildīt un kaut kā tā, es nezinu, kā tad būs, bet apskatīsimies. Tad vai nu to izdarīsim šodien, vai nu rīt. Bet, jā, tagad kaut kur dodamies. Šis ir Selfridges lielākais Ziemassvētku veikals. Visa veida advents kalendāri. Ir stāvi šim veikalam, kur ir dažādas rotaļlietas. Un mēs domājam aizbraukt šo te workshop, kuru var uztaisīt pašu savu lācīti. Te var dabūt arī ēdienu mantiņas, kas ir frī kartupelīši.
brokoļi, saldējums, zemenes un bobatī. Nevajag mums mazlīt eširāt brokoli. Sunītim. Sunītim vai friškas. Piciņas arī, reku maziņas piciņas. Labi, laižam tālāk. Nu, kā? Jā? Es patiesībā gribu, lai tu pagaršo sēni, jo man šķiet, ka tev garšos. Te mums ir veģetārā vistiņa. Viņa ir ļoti traušīga. Labrīt! Šodien laiciņš ārā jau ir stipri labāks, zilas debesis un arī lietu nesola. Tā kā esam tikko nesen pamodušies un dodamies uz savu rīta kafiju. Šodien plānā mums ir Harry Potter izrāde, kas ir tā kā divās daļās par Cursed Child, viņa saucas, ja? Jā. Kas ir tā kā par pēdējo grāmatu pēc visa, kas visām tām 7 daļām. Kuru Alisa nav izlasījusi, un tad viņai izbūs vēl. Es speciāli nelasīju, tāpēc es gribēju, lai ir interesanti skatīties. Roberts izlasīja. Katrā ziņā, jā, dosimies uz to. Šodien viņa mums ir 2. Ir pirmā daļa, un tad 7, man liekas, ir otrā daļa. Tā kā mēs pirmo reizi būsim uz kaut ko tādu, kur ir jāiet uz 2 daļām, 2 reizes, un pa vidu ir kaut kāds lielais pārtraukums, kur droši vien var iet tur pusdienās vai vēl kaut kur. Tā kā redzēs, kā tur būs. Un vēl mums šodien plānā ir doma atgriezties tajā bērnu rotaļlietu veikalā, jo mēs neuztaisījām beigās to lācīti, jo mums neiepatikās neviens no tiem lācīšiem vai mantiņām, ko tur varēja dabūt, ko varēja tā kā piepildīt. Tur pārsvarā bija tādas tā kā multeņu, varoņu un tā. Tāpēc, bet pēc tam mēs ieraudzījām vienu citu vietu, kur var tiešām nopirkt mantiņu un viņu ļoti skaisti personalizēt ar vārdiņu. Tā kā mums plāns ir uztaisīt arī tādu. Tā kā, jā, dodamies dzīvē. Nām savu brokastu vietiņu. Iesim, pamēģināsim šo. Izstās ļoti garšīgi. Ļoti skaista vietiņa, ne? Tādi plediņi visur. Tik forši. Man brokastīs ir latte un Robertam ir macchiato. Ko tu domāji? Esam atnākuši. Šādi izstās no āras un iesim uz pirmo daļu tagad. Pirmā daļa tikko beidzās. Kā tev patīk? Nenormāli forši. Iesaku visiem Harry Potter gīgiem. Tagad mums ir 2,5 stundas brīvas. Atnācām paēst. Iet. Labrīt! Šodien ir mūsu pēdējā pilnā diena Londonā. Rītdien esam vēl līdz pusdienas laikam, tad laižam jau mājās, laižam uz lidostu. Bet vakardien man vispār nebija spēka neko vairs uzfilmēt vai kaut kādu atsauksmi jums dot, jo es biju tā pārgrūst, tā izrāda beidzās, man liekas, kaut kādos 10:30 vai kaut kas tāds.
bet tad varam izdarīt to tagad. Nu, kā tev patīk? Kopumā man ļoti patīk. Un es arī ieteiktu citiem, tiešām šovs bija iespaidīgs. Jā, šovs bija riktīgi iespaidīgs, tā kā tiešām tas, kā viņi to maģiju parādīja dzīvē, ka mēs ar Robertu visu laiku saskatāmies, kā tas ir izdarīts. Jo kaut kādā ziņā tāds sajūta bija, ka pa laikam mēs esam kādā ilūziju šovā. Jā, bet nu, tas jau tā arī, protams, tā ir ilūzija, bet tā, ka nevienu striķīti, pieņemsim, neredz, ja, kā kāds lido vai vēl kaut kas. Nu, tā kā tu skaties, mēģini ieraudzīt to kaut vai to, es nezinu, trosīti, jā, bet vispār neko neredz nevienā brīdī. Nu, tik ļoti, jā, tā, nu, kvalitatīvi ļoti. Pats plots man arī ļoti patika, bija tiešām interesanti, bet, nu, noteikti ir jāzina Harry Pottera iepriekšējās grāmatas, lai skatītos, bet kopumā tiešām iesakam un bija forši. Es priecājos, ka mēs izdomājam savā baby moonā iet uz Harry Potter šovu. Tagad mēs dodamies uz vēl vienu mūsu saorganizēto notikumu pasākumu. Mēs dodamies uz Friends Experience. Varētu teikt kā Friends muzejs, bet nu, pagaidām es pat vēl nezinu simtprocentīgi, kas tur būs. Vienkārši viss par un ap Friends seriālu. Mēs šo arī gribam jau kādu laiku izdarīt. Un, jā, tā kā mums tagad jābrauc kāds 45 minūtes uz turieni. Bet pirms tam, protams, brokastis. Esam atnākuši. Gaidām, ka mums sāksies. Varam tikmēr paskatīties to, ko mēs jau zinām pilnībā no galvas. Un tur mēs tikko uztaisījām arī bildīti, ko pēc tam varēs nopirkt. Pagaidām izstās ļoti forši. You gotta start with the sofa, right? And on this orange sofa, you got your friends. Ja kādam ir interesējis, kas bija Reičelas vēstulē, ar kuru Ross aizmiga, tad te viņu var izlasīt. Patiesībā mums šis ir tā ekstra īpaši, jo arī mūsu mazlītim ir kaut kāda saistība ar Friends seriālu, bet to es noteikti pastāstīšu kādā citā video. Nu, Robi, aiziet. Friends trivia. What was Janice's full name? Littman Goralnik. Man liekas, jā. He doesn't have one. Gunter Central Park? Bija tāds joks. Demon. Yeah? Yeah. Yeah? Yeah. So, you know, it's not that common. It doesn't happen to every guy, and it is a big deal. Nu, ko mēs tikko izgājām? Kopumā mēs gājām bišķi vairāk kā stundu, un tad beigās ir tas Central Park coffee shop, kur varējām iedzert kakao un kafiju. Kopumā man ļoti patīk. Man arī ļoti patīk. Rītīgi forši visas tās setu vietas, un tas arī, ka tu vari tiešām apsēsties, nofotografēties, tur pastaigāt, pastīties visādas, es nezinu, detaļas un tā tālāk. Un plus vēl mēs bijām 11. un mēs bijām tikai vēl ar 2 meitenēm, kas gāja kā stipri aiz mums, tā kā mēs principā pilnīgi visu staigājām 2. Tas ir nereāli forši. Jo, cik es skatījos TikTokā un tā, tur parasti ir ļoti daudz cilvēku. Bet tāpēc mēs paņēmām no rīta. Mums plānā aizbraukt uztaisīt meitiņai vēl to mantiņu, ko mēs gribam personalizēt. Un pastaigāties vienkārši pa Londonu.
Un vakarā mēs šodien aizbrauksim vēl uz Covent Garden, jo tur tagad ir viss Ziemassvētku lampiņās un rotājumos, un, protams, arī tur ir tirdziņi un tā tālāk, tā kā dienas plāns aptuveni skaidrs. Mēs atgriezāmies uz šo te veikalu Hamleys, lai uztaisītu meitiņai trusīti. Te var arī uzreiz jau izlemt, kurā mājā būs jūsu mazulīts. Es mums ņemtu šo, bet Roberts ir par šo. Te var izvēlēties, kādu mantiņu tu vēlies, krāsu un vispārējo. Mēs izvēlējāmies šādu te rozā trusīti un tad te personalizēt. Uz 3 ausus rozā ņemam, ja? Jā. Kādu mēs gribam? Jāizvēlās kādā tā kā fontā. Kādu mēs gribam? Classic? Classic ir smukākais, Classic smukākais. Un te es rakstīšu vārdiņu. Nu ko, ir noslēgusies gandrīz jau mūsu pēdējā pilnā diena Londonā šajā braucienā, un rītdien jau dodamies mājās. Tagad vēl dodamies tikai paēst vakariņas uz Banana Tree. Tā ir jauna vieta, ko mēs atklājām. Tur tā izmiešu ēdiens ļoti, ļoti garšīgs. Tā kā dodamies turp. Un jā, es domāju, ka vairāk neko īsti arī nefilmēšu. Rītdien mums vēl tāda sanāk, rīts ir tāds mierīgs, nav jāsteidzās, un tad 6 lidojam jau mājās. Bet kopumā man liekas, ka bija ļoti foršs brauciens. Jā, ļoti. Tiešām tā kā ideāls. Baby moon. Roberts vēl grib iedzert pēdējo Guinnessiņu pirms braukšanas. Nopirkām suvenīrus M&S-ā un dodamies pasēdēt.